Labvakar, šis nav kultūras dienas grāmatas ieraksts, ko es gribēju veikt nākamo, bet man radās baigais atklājums par vienu filmu, ko es nesen noskatījos. Atkārtot. Filma ir no 1993. Gada un saucās Misters Aukle. Tā ir amerikāņu filma, kurā galvenajā lomā ir Terijs Halks Hogans. Un, jā, kā es teicu, tie cilvēki, kas to filmu ir redzējuši, nenovērtē viņu pārāk augstu. Bet, manuprāt, tā ir ļoti, ļoti laba filma. Varbūt ne tādos standartos, ko parasti izmanto filmu kritikā. Bet es uzskatu, ka šī filma ir ļoti... Šī filma ir ļoti patīkama, to ir jautri skatīties, par to ir jautri runāt. Tā ir tāda ģimenes filma, ko var vienkārši skatīties un nemaz nedomāt par tās objektīvo vērtību un vienkārši skatīties, kā šie jaukie cilvēciņi staigā pa ekrānu, ko viņi tur runā un ko viņi tur dara. Un, manuprāt, tā ir sava tipa vērtība. Domas, kas man radās par šo filmu, bija tās nozīme. Filma ir par to, kā Terijs Halks Hogans, kā tēls, kas, teiksim godīgi, viņš spēlē sevi pašu, un tas viņam sanāk vislabāk. Viņš spēlē bijušo wrestlinga cīkstoni, Šonu Armstrongu. Tas ir viņa tēla vārds. Kā viņa draugs Berts, draugs stāva figūra Berts, viņam piedāvā darbu kā miesasargu, jo neviens cits ar viņu negrib strādāt. Viņa pašu vārdiem. Šons šo darbu dabūn, un viņa uzdevums ir apsargāt vienas kompānijas vadītāja, Mistera Masona, 2 bērnus, Keitu un Aleksu. Bet šie bērni ir ļoti, viņi ir tādi, kas īsti nerespektē autoritātes savā ziņā. Viņiem ir savs iemesls, bet viņi visu laiku izjoko un izspēlē dažādus salīdzinoši bīstamus jokus, pret viņu auklēm un pret Šonu, lai dabūtu to, ka viņi dodas prom. Viņiem nepatīk aukls, un viņuprāt, Šons ir tikai kārtējā aukla, no kura viņiem vajag atbrīvoties. Viņu māte nomira 2 gadus iepriekš. Un, manuprāt, un tā ir arī lieta, ko filma atbalsta, ir... priekšlikums, ko filma arī atbalsta, ir tas, ka viņa šos jokus izspēlē, lai dabūtu reakciju un uzmanību no viņa tēva. Jo Masona kungs, viņš ir ļoti darba orientēts cilvēks, kurš īsti nepievērš uzmanību saviem bērniem, īpaši pēc tam, kad viņa sieva nomira. Tāpēc beigās gan Keita, gan Aleks ļoti pieķeras Šonam, jo Šonam nav gluži tā pati attieksme. Viņš ir tāds, es negribu teikt prasts cilvēks, bet savā ziņā tā arī ir. Viņam nav tā pacietība un viņam nav tā pacietība, lai viņiem ļautu darīt, ko viņi paši grib. Un pēc viena joka, ko viņi izspēlē, viņi to sauc par asinspalti, Šons viņus nosēdina viesistabā un saka, ka šitas tagad būs viņu sots, viņiem tur ir jāsēž, un līdz viņiem ļauj piecelties. Jo iepriekš bija tāda situācija, ka viņi praktiski iznīcināja trenažeru zāli, mēģinot to pašu reakciju dabūt no Šona.
Un kad viņi par to atzinās, ar smaidiem uz sejas domājot, ka, tagad gan mūsu tēvs redzēs, un tagad viņam gan būs kaut kāda reakcija, kad Mason kungam nebija nekādas reakcijas, kā viņš teica, kā izskatās, ka Šonam viss ir kārtībā, un ka visu, kas tajā zālē ir, var nomainīt, tad jau viss ir labi. Savā ziņā viņam ir taisnība. Bet tas noteikti nav tas, ko vajadzētu atbildēt, jo tas vienkārši, tas nav tas, ko vajadzētu darīt. Un gan Keitai un Aleksam, gan Šonam bija pilnīgi tāda pati reakcija, labi, nebija tāda pati reakcija. Šons bija dusmīgs par to, tāpēc, ka, protams, viņu gan arī nogalināja. Un Keita un Aleks, viņi ir apbēdināti. Un beigās, kāpēc viņi nolgoja miesasargu? Tāpēc, ka šis cits Džekons, kuram ir savas saistības ar Bertu un Šonu, viņš vēlas iegūt mikročipu, ko Masona kunga firma ir izstrādājusi. Tas ir pilnīgi atsevišķi no tā, par ko es gribu runāt, bet ir šis sliktais fonā, viņa vārds ir Thanatos. Thanatos beigās iebrūk mājā, kamēr, Thanatos nolaupa Masona kungu un iebrūk mājā un nolaupa viņa bērnus, lai dabūtu to čipu. Bet beigās atnāk Šons un viņš visu izglāb. Un tā filma beidzas. ļoti, ļoti stulbi. Tur ir ļoti daudz izkaušanās, tur ir tāda filma. Bet, manuprāt, ļoti interesantas ir paralēles starp īpaši Aleksu, bet arī ar Keitu un Tanatosu, jo kā Šons, Berts un Thanatos viens otru pazīst. Kā es teicu, Šons bija wrestling cīkstons. Viņam bija viena cīņa ar vienu no Thanatos cīkstoņiem. Un Šonam un Bertam gribēja samaksāt, lai viņi to cīņu speciāli zaudē. Bet viņi nepaņēma naudu un viņi uzvarēja. Un Thanatos bija par to ļoti dusmīgs, jo viņš zaudēja ļoti daudz naudas. Un tad viņš gribēja viņus nošaut, bet viņš trāpīja tikai Bertam. Tāpēc Berts filmā ir klips, tāpēc, ka viņu sašauja. Bet tad viņš mēģināja aizbēgt, bet Šons zinās viņam pakaļ. Un beigās notika tas, ka Thanatos ar galvu priekš iekrita tukšā baseinā no kaut kāda stāva, no kaut kāda jumta. Ne dzīvokļi, bet viesnīcas ēkas. Un tagad viņam ir sabojāti mati, viņam, kā viņš pats teica, viņam bija ļoti skaisti mati, kas viņam ļoti patika. Bet tagad viņam to matu vairs nav, viņam ir metāla plāksne uz galvas. Un viņš par to ir ļoti dusmīgs. Un savā ziņā es redzu paralēles starp to, kā Aleks un Keita un Thanatos savas to pārdarījumu, kas viņiem ir bijis, kā viņi to izliek uz citiem cilvēkiem. Atbildīgi vai nē, tas nav īsti svarīgi. Aleks un Keita to sāpi, ka viņiem tēvs nepievērš uzmanību, ka viņu māte ir mirusi, viņi to izliek uz tām auklēm un uz Šonu. Bet Thanatos to sāpi, ka viņš zaudēja savus matus un ka viņš zaudēja to naudu, viņš izliek to uz visu pasauli, jo viņš mēģināja to čipu dabūt priekš saviem, savējiem tur kaut kādiem nolūkiem. Tas nav īpaši svarīgi. Bet viņš to sāpi izliek uz visu pasauli, viņš to izliek uz Šonu un Bertu, lai gan savā ziņā, labi, viņi tur bija tādi viņi bija salīdzinoši rūpji, bet tas jau nenozīmē, ka pret viņiem uzreiz vajag vērsties ar agresiju. Fizisku agresiju tas ir.
ar vardarbību. Un, manuprāt, tas ir tas, par ko šī filma ir. Par to, ka... Un savā ziņā arī Šons. Šons savā ziņā izrāda to pašu, jo, manuprāt, filma ir par to, kā mēs savas sāpes nevaram izlikt uz citiem cilvēkiem. Mēs varam, tehniski mēs visu varam, bet ka mums nevajadzētu izlikt mūsu sāpes uz citiem cilvēkiem. Tāpēc, ka beigās tu vari kļūt par ļaunu, neiecietīgu, rupju un augstasinīgu cilvēku kā Donatos. Viņš bija ļoti riebīgs. Bet ja tu spēj redzēt tās savas robežas, ka tu spēj uzņemties atbildību par to, ka jā, man sāp, bet es to nepadarīšu par citu cilvēku problēmu, tad tu vari, tad tu nesāpini citus, kas arī ir ļoti labi. Protams, šajā filmā tā sāpe ir fiziska, jo, tāda tā filma vienkārši ir. Bet man likās, ka tas ir ļoti pat ne savā ziņā, tas ir ļoti, tā ir ļoti laba lieta, ko teikt, jo mēs visu laiku dzīvojam pasaulē, kur citi cilvēki ir sāpināti un kur viņi var sāpināt mūs, bet vienīgā lieta, ko mēs varam, ir uzņemties atbildību par to, kas mums ir. Un, ja mēs to varam, tad mēs varam mazināt tās sāpes, kas ir visā pasaulē. Un vēl viena lieta, kas man par šo filmu patika, ir tas, kā tā atspoguļo atrastās ģimenes to ideju, jo tiešām cilvēks var izvēlēties savu ģimeni. Viņiem nav jāpaliek ar to ģimeni, kurā viņš ir piedzimis. Viņš var izvēlēties, ar ko viņš grib dzīvi. Un tas man arī ļoti patīk. Protams, šis ir savādāks skatījums, bet man ļoti patika, kā Šons un Keita un Aleks, kā viņi beigās redzēja to, ka viņiem vajag Šonu. Viņiem vajag cilvēku, uz kā viņi var paļauties. Protams, beigās viņi varēja arī uz savu tēvu paļauties, jo pirms Meisona kungu nolaupīja, viņam bija saruna ar Šonu par šo tēmu. Un tā. Bet beigās Meisona kungs saprata to, ka viņam ir jābūt tur priekš saviem bērniem. Un pirms viņu nolaupīja, viņš tā arī izdarīja. Viņš izrunājās ar Aleksu, viņš izrunājās ar Keitu, un viņš apsolīja laboties. Un tas jau nav tas, ko tu parasti dzirdi no filmām, kas ir tādas vieglās ģimenes filmas no 1993. gada. Tas jau ir kaut kas, ko Disney un Pixar filmas saka mūsdienās. To, ka vecāks atvainojas par to, kā ir izturējies pret savu bērnu un apsolās darīt labāk nākotnē. Un tas ir mīļi, tas ir ļoti, ļoti forši. Tas man arī ļoti patika. Un man arī patika, ka, tas jau bija humora pēc, bet man arī patika tas, ka cilvēkiem, īpaši Bertam un Šonam, un, protams, Aleksam arī, jo Aleks bija, viņš ir vecāks bērns, viņš tāds, es neatceros, cik viņam tieši bija gadi, bet, pāri, viņš bija vecāks par Keitu. Ka viņiem bija ļauts būt, tā, vieglprātīgi, ne vieglprātīgi, bet tā, vaļsirdīgi rupjiem vienam pret otru, bet tādā, mēs te tagad jokojamies, šis ir smieklīgi veidā, kas ir ļoti forši, jo tas un arī viņu, neapkalpotāja, bet pavāre Korianna, viņas vārds nav minēts filmā, bet viņai arī ir tāpat. Tas ne tikai piedod pie tās filmas komēdijas, bet arī vienkārši padara tos cilvēkus īstākus, jo tā ir, ka
ka cilvēki nav vienmēr, vai cik ļoti es tevi mīlu. Viņi to parāda dažādos veidos, un ņemot vērā to, ka Berts un Šons nāk no tāda fona, kur tas pilnīgi iedars, un ņemot vērā arī to, ka Aleks jau ir pusaudzis, tas jau pilnīgi, jaunāks pusaudzis, bet tas pilnīgi piedar pie tā paša tēla. Jā, man vajadzēja šito pateikt uzreiz, citādi es aizmirsīšu, jo man tā mēdz būt. Es vēl joprojām domāju uztaisīt video par otru tēmu, par ko es gribēju runāt, jo man arī patīk tā tēma. Bet man vajadzēja pastāstīt par Misteru Aukli, tāpēc, ka pirmkārt tā ir filma, ko neviens nav redzējis, un otrkārt tāpēc, ka tā ir filma, kas man ļoti patīk un par ko es gribu runāt vairāk. Un man pēkšņi radās tāda analīze. Jā, tieši tā, labi. Paldies par uzmanību, un lai jums ir labs vakars, uz redzēšanos!